Donalds Trumps publiski atzina savas kara darbības pret Irānu neveiksmi un paziņoja, ka vairs neprasa Irānai atteikties no kodola programmas un raķešu programmām. Argumentācija ir dzelzbetona. Trumps paziņoja, ka arī citas valstis reģionā ir balistiskās raķetes un atomelektrostacijas. Tāpēc arī Irānas vēlmēm šajās jomās jāpieiet ar zināmu veselā saprāta devu. Trumps tieši paziņoja, ka ja citiem ir atļauts iegūt bagātinātu urānu un balistiskās raķetes, tad kāpēc Irānai tas ir liegts? Ja Saudarābijai ir tālas darbības raķetes, tad kāpēc viņam būtu jāprasa Irānai no tām atteikties? Un kulminācija – Trumps vairs neprasa Irānai atteikties no terorista atbalstīšanas tuvijos austrumos, sakot, ka tie nemaz nav tik lieli teroristi. Viņš runā par Hamas, Hizbollah un viņu husiem Jemenā. Iepriekšējā dienā Trumps oficiāli un pompozi parakstīja vienošanos ar Irānu, kas kļuva par viņa personīgo kaunu. Viss, ko Trumps 2 nedēļas sauc par viltus ziņām, izrādījās patiesība. Gan Irānas aktīvu atkausēšana, gan sankciju atcelšana, gan pat $300 miljardi Irānas atjaunošanai. Būtībā Teherāna panāca pat to, uz ko pirms kara nevarēja cerēt. Un tagad Trumps izliekas, ka tas nebija viņš, kurš kliedz. 28. februārī, pirmajā kara dienā, viņš paziņoja, ka iznīcinās Irānas raķešu un kodolprogrammas līdz pīšļiem un no Teherānas sagaida tikai kapitulāciju. Tikmēr pirmie kuģi šodien tiešām mierīgi šķērsoja Hormuzu šaurumu, taču tas nebūs ilgi. Jo pēc 60 dienām Donalds Trumps deva atļauju Irānai iekasēt maksu no katra kuģa par pāreju caur šaurumu. Mani sauc Aleksejs Pečijs, apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu, abonējiet. Abonējiet kanālu, uzspiediet patīk šim raidījumam un atstājiet jebkuru savu komentāru zem šī video. Tātad Amerikas Savienotās valstis oficiāli publicēja saprašanās memoranda tekstu ar Irānu, kas vārds vārdā atkārto to pašu tekstu, ko irāņi publicēja jau vairāk nekā pirms nedēļas. Atgādina, ka toreiz Trumps ar putām uz lūpām apgalvoja, ka tās ir viltus ziņas, ka viss, ko stāsta žurnālisti, ir meli, nekāds 14 punktu plāns neeksistē. Un viņš pat tur aicināja žurnālistus atvainoties par šī plāna publicēšanu, sakot, ka visi tajā izklāstītie punkti ir ļoti tālu no realitātes. Bet izrādījās, ka tie pilnībā atkārto to tekstu, ko amerikāņi bija publicējuši iepriekšējā dienā. Vienkārši 1:1. Un tā, 17. jūnijā vēlu vakarā Donalds Trumps un Irānas prezidents Masuds Piziškjāns parakstīja saprašanās memorandu ar digitālajiem parakstiem. Un no šī brīža vienošanās stājās spēkā. Saskaņā ar darījuma nosacījumiem Irāna un ASV pārtrauc militārās darbības visos frontēs. Taču Irāna jau starp citu paziņoja, ka kamēr Izraela neizjudīs visus spēkus no Libānas, tā neuzskata karu par beigušos. Un puses atceļ jūras blokādi šaurumos un ostās. Saskaņā ar memorandu Irāna apņēmās veicināt kuģošanas atjaunošanu Persijas līcī un Omānas līcī līdz pirmskara līmenim, kā arī neizgatavot un neiegādāties kodolieročus. Teherāna saskaņā ar šo tekstu arī piekrita nākotnē savā teritorijā īstenot bagātinātā urāna krājumu atšķēdīšanas procesu SAEA uzraudzībā. Un tādējādi pasūtīja Donaldu Trumpu tālāk, kurš kliedza, ka amerikāņi paņem šo urānu sev. Trumps pieprasīja bagātinātā urāna izvešanu uz citām valstīm, bet Irāna vienkārši noraidīja šo piedāvājumu un pateica nē, viss. Turklāt memorandā ir runa par investīciju fonda izveidi ar $300 miljardiem. Donald, tas viss ir meli par $1 miljardu fondu. Smieklīgi, ka vēl pirms oficiālās dokumentu publicēšanas, burtiski pāris stundas pirms tam, Donalds Trumps paziņoja, ka tas viss ir meli par $300 miljardu fondu. Un lūk, tekstā, ko publicēja Baltā nama pārstāvji, melns uz balta, rakstīts, ka šāds $300 miljardu fonds tiks izveidots nākamo 60 dienu laikā. Kā tas ir? Kā jums patīk Donalda Trumpa atbalstītāji, kuri nāca komentāros zem maniem raidījumiem un rakstīja? Piči, kāpēc tu melo par tiem 300 miljardiem? Neviens, Donalds Trumps, nekad pat centu neiedos Irānai. Kā jums tas patīk? Vai jau esat izlasījuši pilno tekstu, ko publicēja amerikāņi? Un kā jums šķiet? Punkts par $300 miljardiem Irānas atjaunošanai. Un galu galā Trumps atkal piedraudēja atsākt karu. Citāts: ja viņi pārkāps vienošanos, mēs viņus nobombardēsim līdz pamatiem. Es negribu, lai tas notiktu, es gribu, lai viņi ievēro šo vienošanos.
Ziniet, šāds Trumpa paziņojums ar draudiem bombardēt Irānu jau izraisa smieklus, vai vismaz izsmieklu. Šeit es jums parādīšu tikai 2 video fragmentus. Pirmais video - 2026. gada 28. februāris, pirmajā kara dienā pret Irānu. Donalda Trumpa draudīgā balsī ar cepuri piekusinātā apgaismojumā paziņo, ka ASV iznīcinās visas Irānas raķetes un raķešu programmu līdz putekļiem. Citāts. Mēs iznīcināsim viņu raķetes un nolīdzināsim viņu raķešu rūpniecību ar zemi. Tā tiks pilnībā iznīcināta. Mēs iznīcināsim viņu raķetes un sagrausim viņu raķešu industriju līdz pamatiem. Tā tiks pilnībā iznīcināta. Un jau 2026. gada 17. jūnijā tas pats Donalds Trumps kaunpilni saka, arī citām valstīm ir raķetes un atomelektrostacijas. Tāpēc arī Irānas vēlmēm šajās jomās jāpieiet ar zināmu veselā saprāta devu. Trumps paziņoja, ka problēma nemaz nav raķetēs. Pēc viņa vārdiem šīs raķetes nodara kaitējumu nelielam apgabalam, bet tās neuzspridzina visu planētu. Tāpēc tās var būt arī Irānai. Un, draugi, šī ir Irāna. Trumps tā runā par balistiskajām raķetēm. Viņš saka, kas tur liels? Irānai būs balistiskās raķetes, kas, piemēram, varētu trāpīt Izrēlai, bet tās taču tiešām neiznīcinās visu planētu. Ko jūs? Viņi tur kādu pilsētiņu iznīcinās, trāpīs mājā, nogalinās cilvēkus, bet, principā, kas tur tik briesmīgs? Citāts no Donalda Trumpa. Ko lai es daru? Vai man ļauts Saūdarābijai turēt raķetes, bet Irānai nē? Nē, tā tas nestrādā. Kungs, jums nevajadzētu ļaut viņiem iegūt nevienu raķeti. Es teicu, ko lai es daru? Vai es ļaušu Saūdarābijai turēt raķetes, bet viņiem tās nevar būt? Jā, kungs. Tā tas nestrādā, jūs zinat. Tā tas nestrādā. Šeit es vienkārši atgādināšu, ka tieši vēlme iznīcināt Irānas kodolprogrammu un raķešu programmu bija tas, ar ko Donalds Trumps un viņa padomnieki kopumā skaidroja lēmumu sākt karu pret Irānu. Pat pēc paziņojuma, ka puses ir panākušas vienošanos, Donalds Trumps uzstāja, ka Irāna nevarēs turpināt urāna bagātināšanu. Viņa valsts sekretārs Marko Rubio maijā teica, ka Teherānai ir jāatsakās no šīs darbības. Un šīs pats Marko Rubio stāvēja aiz Donalda Trumpa muguras trešdien G7 samitā, kad ASV prezidents norādīja, ka pieeja arī kodola jautājumam ir mainījusies. Tālāk vēl viens Trumpa citāts. Ceru, ka jūs vēl neesat pārāk šokēti. Citāts. Tas ir nedaudz sarežģīti, kad citiem cilvēkiem tas ir, kaimiņu valstīm tas ir, bet tu neļauj Irānai to izmantot elektroenerģijas ražošanai un līdzīgiem mērķiem. Jā, draugi, Trumps tagad pat vairs neizmanto vārdu bagātināšana. Bagātināts urāns. Viņš tikai kautrīgi to saka. Saprotiet, viņš jau ļoti stipri atgādina Vladimiru Putinu, kurš baidījās nosaukt opozicionāru uzvārdus. Un lūk, Trumps to saka. Tas ir bagātināts urāns. Un Trumps baidās to nosaukt. Un Trumps saka, klausieties, kodolprogrammas ir, kaimiņiem visā pasaulē. Tās ir, bet mēs taču nevaram to aizliegt Irānai. Lai gan es vēlreiz atgādinu, Trumps sāka šo karu tieši tāpēc, lai to nepieļautu un neļautu. Tagad viņš saka, ko man darīt? Šuka, ko? Jā, viss, es zaudēju karu, bet es taču neteikšu, ka zaudēju. Bet pats ironiskākais ir tas, ka memorands par konflikta noregulēšanu satur daudz lietu, par kurām Trumps kritizēja Baraku Obamu, kurš 2015. gadā parakstīja līgumu ar Irānu par kodolprogrammas kontroli apmaiņā pret sankciju mīkstināšanu. Vienīgais, uzsveru, vienīgā piekāpšanās, uz ko Irāna gāja, ir tas, ka Irāna vienkārši vēlreiz paziņo, svinīgi apsola, ka nekad neražos kodolieročus. Bet jau bagātinātā urāna liktenis un citi ar kodoldarbību saistītie jautājumi tiks atrisināti galīgajā vienošanās līgumā, un līdz tam Irāna saglabās status quo attiecībā uz savu kodolprogrammu. Un Trumps jau ir paziņojis, ka atstās Irānai tās kodolprogrammu. Lai jau ir, jo citiem ir, kāpēc tad Irānai to varētu aizliegt? Izrēlai tas vispār ir katastrofa. Tieši Irānas raķešu potenciāla iznīcināšana bija galvenais mērķis, kura dēļ Izraēla sāka šo karu. Un ziniet, kad Trumps paziņo, ka raķetes var trāpīt vienam mērķim, tās nav spējīgas iznīcināt visu planētu un tā tālāk, viņš vai demonstrē pārsteidzošu nezināšanu, vai arī mēģina ierobežot, agresīvi aizmiglot sabiedrības prātus. Vienkārši, lai saprastu.
Irāna ir iemācījusies ražot līdz 300 raķetēm mēnesī, pateicoties kam tās arsenāls līdz 2026. gadam varētu pieaugt līdz 6000 raķešu. Un līdz aptuveni 10 000 raķešu jau līdz 2028. gadam. 10 000 raķešu. Un tagad uzmanību! Šī kara laikā Irāna izšāva uz Izraēlu 550 raķetes. 90 no tām izdevās notriekt, bet tik un tā 10 cilvēku gāja bojā un 1000 cieta. 550 raķetes, no kurām 90 tika notriektas. Un tagad iedomājieties, kas notiktu, ja Irāna palaistu nevis 550, bet 5000 raķešu, un tikai šīs 10 no tām sasniegtu mērķi. Tā būtu traģēdija, bet Trumps šajā traģēdijā, visā šajā, neredz traģēdiju. Viņš saka, kas tur liels? Raķete taču planētu neiznīcinās. Jā, tā nogalinās kādu cilvēku skaitu. Jā, iznīcinās mājas. Jā, novedīs pie katastrofas. Bet planēta taču pēc tam izdzīvos. Ko man pēc tā visa? Aizliegt Irānai turēt raķetes vai ko? Par plānoto Irānas aktīvu atkausēšanu Trumps vienkārši pateica. Un tagad turieties pie krēsliem. Citāts. Paklausieties, tās taču nav mūsu nauda, tā ir viņu nauda, un mēs to iesaldējām noteiktā brīdī. Domāju, mums nāksies to atdot, ziniet. Ja mēs to neatdosim, neviens vairs nekad neieguldīs dolāros. Es vienkārši atgādinu, kā šis pats Trumps kritizēja Baracku Obamu par tādu pašu Irānas aktīvu atbrīvošanu, apgalvojot, ka naudu nedrīkst nodot teroristiem. Lai gan jā, Trumpa skatījumā Teherānas režīma pārstāvji vairs nav teroristi, bet gan labi diplomāti, kuri vienkārši rūpējas par savu valsti. Tā nav mana izdomājuma. To viņš arī pats paziņoja G7 samita laikā. Un pēdējais spļāviens sejā ne tikai Trumpam, bet vispār visai Amerikai. Komentējot vienošanos, galvenais sarunu vedējs no Teherānas Mohammads Bagīrs Galibafs paziņoja, citēju: Viss, ko mēs centāmies panākt ar militārajām darbībām, mēs ieguvām vairākas reizes vairāk šo sarunu rezultātā. Tas pat nav salīdzināms. Tas ir milzīgs panākums. Un ziniet, ar Irānas amatpersonu šeit ir grūti strīdēties, grūti apstrīdēt viņa paziņojumu, jo patiesībā Irānai pat nebija nepieciešams to visu panākt militārā ceļā. Bija vienkārši jāuzšauj amerikāņiem pa vaigu. Un Trumps sabruka, neko nespēja izdarīt un piekāpās Irānai pilnīgi visā. Atcerieties tagad, ko Irāna prasīja martā, aprīlī. Viņi visu to saņēma. Viņi visu to saņēma sarunās. Svarīgākais ir tas, ka savstarpējās sapratnes memorandā, amerikāņu versijā, skaidri norādīts, ka Ormūzas šaurums būs atvērts bez nodevām tikai 60 dienas. Pēc tam Trumps saka: lai Irāna iekasē nodevu par kuģu caurbraukšanu. Man šķiet, ka Irāna nekad nav bijusi tik spēcīgā pozīcijā kā tagad. Kopš revolūcijas 1979. gadā, lūk, tāds uzvarētājs un miernesējs izrādījās Donalds Trumps. Šeit es likšu daudz punkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt finansiāli, ziedojot, izmantojot saites un rekvizītus, kas norādīti šī video aprakstā. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visu labu!